Pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā kritizēja ekonomikas ministriju par nekompetenci un iejaukšanos regulātoru darbā, atbildīgās nozares ministrs Artis Kampars paziņoja, ka iestādes vadītājs Ivars Zariņš melojot. Šobrīd Zariņa kunga retorika par to, ka kaut kas ir uzdots kā pienākums, ir klāji meli. Un, manuprāt, raugoties to, kā regulātora vadība šobrīd izturās pēc tā, kad ekonomikas ministrija liedza 30% algu palielinājumu, ir drīzāk politiska darbība nekā regulātora praktiska ikdienas rīcība. Konflikta iemesls ir ekonomikas ministrijas priekšlikums neatgūstamo parādu kompensēšanai, kā rezultātā ciestu godīgie komunālo pakalpojumu maksātāji, kuriem nāktos maksāt vairāk to cilvēku vietā, kuri savus rēķinus neapmaksā. Kampars gan tagad taisnojas, ka regulātoram tikai jāvērtē, vai tas ir iespējams. Tā ir šobrīd regulātora interpretācija protokola lēmuma. Es aicinātu protokola lēmumu precīzi izlasīt. Tur 4 precīzi deleģējumi, kādā veidā varētu situācija iznāca priekšu, un regulātoram ir uzdots izstrādāt risinājumu, kādā veidā varētu šo jautājumu risināt iespējams caur tarifu. Proti, tas nav uzdevums, tas ir aicinājums atbilstoši regulātora pienākumiem, darīt savu darbu un dot risinājumu. Ja viņš ir negatīvs, tad viņš ir negatīvs. Ja ir risinājums pozitīvā veidā, tad viņš ir pozitīvs. Tomēr vienlaikus Kampars atzīst, nav pareizi, ka godīgajiem komunālo pakalpojumu izmantotājiem ir jāmaksā nemaksātāju vietā. Tas princips nav pareizs, bet tas princips atsevišķās situācijās jau tiek pielietots. Un mūsuprāt, ja protokola lēmumā mēs risinām kopēju problēmu, ka tiešām Latvijā ir ļoti liels parādu skaits par komunāliem maksājumiem, ir jāmeklē komplekss risinājumi. Un šādu risinājumu valdība šodien piedāvāja. Ja viens no viņiem ir būtiski pātrināt ārpustiesas parādu piedziņu summām zem 1500 latiem, tāpat parādnieku reģistra uzbūve, kas ir ekonomikas ministrija, ko darīs. Un šis ir tikai viens no 4 punktiem, kurš ir jāizvērtē. Iepriekš Ivars Zariņš izteicies, Latvijā ir liels banku lobijs, komentējot šo iestāžu asos iebildumus, rosināt izmaiņas likumos, kas ļautu no parādniekiem vispirms piedzīt nenomaksātos līdzekļus par komunāliem pakalpojumiem un tikai pēc tam atļaut bankām iekasēt naudu par nenomaksātajiem kredītiem.